Kas ir veselīga draudze? Laba grāmatiņa, maziņš formātiņš, viegli lasās. Es viņu nosauku par snack grāmatiņu. Viena doma, kas man uzrunāja no grāmatiņas, bija, kad, ja draudze būvētu uz mācītāju vai uz sludinātāju un es šo draudzi, tad tas līdzīgi kā restorānā, tu pasūtītu ēdienu un tev atnest foto attēlu, tad laba līdzība. Un tas ir ļoti, man liekas, svarīgs un aktuāls princips, kad katram ir jāmāk lasīt, skaidrot, evanģelizēt un tā tālāk. Tā ir katra normāla sastāvdaļa. Bet man ļoti prasījās vēl viena svarīga lieta, kas netika iekļaut, ka veselīga draudze dibina jaunas draudzes. Ka tas ir normāla lieta, ka mēs to apzināmies. Un ja mēs nespējam to darīt, un ja nav spēja dibināt, vai kā mēs vismaz to veicinām, vai finansiāli, vai misiju, vai savu iesaisti, vai lūkšanu, nezinu, dažādi to var darīt, bet ka tas ir identitātei mums ieliks, jo tas līdzīgi kā ģimene, un ģimene, kur negrib bērns, tas nav veselīgi, un ja viņai nevar būt bērni, viņi var adoptēt, ne, viņi var iesaistīties kaut kā veicināt to, lai tiem, kam ir tie bērni, lai viņiem būtu vieglāk dzīvot kā tam līdzīgi. Un šeit ir līdzīgi, es redzu, ka tas ir Dieva princips ielikts, ka sēkla viņos, ka tur nevar nebūt tam veselīgas draudzes konceptā. Jo sadāk tad dīvaini, ne, ka viņi nemāk sagatavot, viņi negrib, viņi nevar, viņi tikai visu laiku ir viena ģimene ar pāraugušiem bērniem, tesmeņiem. Es nezinu, kā tas par pārāk jaudīgo. Jo tu nezini, kurā brīdī Dievs tevi var aicināt dibināt draudzi, jo tas, kas ceļ draudzi, ir Dievs, un viņš var to aicināt tev celt tavā dzīvoklī, tavā mājā, tavā pilsētā, ciemā, nezinu, valstī un tā tālāk, kur tu esi. Un šeit ir svarīgi, ja tas draudzē ir, tad draudze tev būs kā labs palīgs, kā instruments. Ja tas nav, tad, diemžēl, brīžam ir katastrofa, kad stājas pretīm un nevis kā vecāki palīdz, un tad tur ne. Īstenībā vēl jaudīgāk tā sadarbība notiek, bet īstenībā ir katastrofa, kad liekas kaut kāds konkurence un tam līdz. Tā kā man liekas, tas baigi žēl, ka nav iekļauts, jo līdz ar to tā grāmatiņa tā, grūti, man liekas, tā, pilntiesīgi akceptēt viņu vismaz priekš manīm, jo man prasītos vēl, lai vismaz tas 10. būtu iekļauts. Tā kā, jā, bet tā ir mana problēma. Tā kā es svētītu šalom, un jā, katrs domā, kādu teikumu viņi paņems priekš sevi.